Pie labām lietām cilvēks pierod zibenīgi. Bieži vien tas mēdz izlutināt un prasīgo Latvijas hokeja līdzjutēju šis process ātri arī pieradināt. Tieši tāpēc 98. gada pasaules čempionātu tauta gaidīja ar milzīgu nepacietību, un savā ziņā pie tā vainīgi bija paši hokeisti, kas gadu iepriekš latiņu bija uzcēluši galvu reibinošā augstumā. Galvenais jautājums vairs nebija par to, vai mēs spēsim tik veiksmīgu sniegumu atkārtot, cienīgi nospēlēt vai saglabāties, bet gan kā mēs soļosim pretī jauniem sasniegumiem un iespējams pat medaļām. Taču cerības saņēma nepatīkamu pļauku jau turnīra atklāšanas mačā pret Somijas valstsvienību. Piedzīvotais 0-6 bija ne tikai rūgta vilšanās, bet arī mūsu pirmā lielā sagrāve hokeja elites sabiedrībā ar Artūru Irbirāmī. Jāpiebilst, ka tajā sezonā Artūrs NHL bija nomainījis Dallasas Stars pret Vancouveras Canucks, kur principā pildīja pirmā vārtsarga lomu. Viņa darba apjoms bija pieklājīgs – 41 spēle, teju 2000 minūšu uzledus un atvairīts 891 pretinieku metiens. Viņa komandas biedri Vancouverā bija ne tikai kanādiešu un krievu zvaigznes, bet arī tas pats Donalds Brašīrs, kurš 1997. gadā ASV izlases sastāvā atklāšanas mačā guva pirmos vārtus pret Latviju. Ja par vārtu drošību viss bija skaidrs, Artūrs jau no pirmās dienas bija stabils pirmais numurs, tad arī laukuma spēlētāju kodols šķita dzelžains. Kapteiņa amatā joprojām darbojās Oļegs Znaroks, kuram blakus tikpat atbildīgi bija piesiets Harijs Vītoliņš. Abi līderi aizvadīja spilgtas sezonas Eiropas klubos. Znaroks spēlējot Vācijas otrajā līgā Freiburgas sastāvā 57 mačos sakrāja 107 punktus, tikmēr Harijs cīnoties Šveicē 39 spēlēs izcēlās ar 81 rezultativitātes punktu, apliecinot savu augsto klasi. Līdzjutēju sirdi sildīja fakts, ka vairāki šī modeļa spēlētāji pārstāvēja Eiropas vadošos klubus, īpaši Somijas SM līga komandas. Kārlis Krastīņš Turku TPS rindās sev raksturīgā manierē neizlaida nevienu spēli, un jau pavisam drīz viņu gaidīja debijā NHL klubā Nashvillas Predators. Tāpat Somijā savu meistarību slīpēja Vjačeslavs Panduls, kurš drīzumā gludinās attiecības ar izlases vadību. Pārstāvot Porjāsat, Aleksandrs Kerčs aizvadīja produktīvu gadu Tapara sastāvā, 46 mačos gūstot 14 vārtus un 17 piespēles. Savukārt Aigars Ciprus Raumas Luko rindās 48 spēlēs, tika pie 35 punktiem. Turpat Luko vienībā sezonas gaitā pieslēdzās arī Leonīds Tambijevs. Tāpat ierindā bija gatavi stāties Krievijā spēlējušais Aleksandrs Niževijs un Ziemeļamerikas hokeja līgā AHL lieliski sezonu aizvadījušais Herberts Vasiļevs. New Haven Beast rindās Herberts sevi pieteica skaļi, kļūstot par komandas trešo produktīvāko spēlētāju un visas līgas top 25 rezultatīvāko uzbrucēju. Nedaudz skrupulozāk ieskatoties 98. gada čempionāta statistikā, Latvijas izlases vidējais vecums bija 27,59 gadi, augums 181,73 cm, bet svars 87,73 kg. Starp 16 valsts vienībām tolaik čempionāts piedzīvoja formāta maiņu, paplašinot dalībnieku skaitu no ierastajām 12 izlasēm. Latvija bija otra pieredzējušākā komanda, jaunākais sastāvs bija mājiniekiem šveiciešiem, savukārt fiziski jaudīgākie Kanādas, Zviedrijas un ASV hokeisti. Šis trio dominēja gan svara, gan auguma parametros, kamēr Latvijas izlase auguma ziņā ierindojās priekšpēdējā vietā, apsteidzot vienīgi Japānu. Mūsu panākumu atslēga tolaik nebija fiziskais spēks, bet gan tehniskais izpildījums un komandas gars, taču lielākais un gaidītākais papildinājums līdzjutējiem bija vēsts par Sandu Ozoliņa ierašanos. Stenlija kausa ieguvējis savu debiju elites grupā piedzīvoja spēlē pret Kazahstānu. Sanča savā Colorado Avalanche klubā regulāro sezonu noslēdza kā viens no 5 ražīgākajiem punktu guvējiem, piekāpjoties vien tādiem grandiem kā Peters Forsbergs, Valērijs Kamenskis, Džo Sakiks un Klods Lemjē. Starp kluba aizsargiem viņš bija neapstrīdams līderis. 66 mačos sakrāti 51 rezultativitātes punkts. Salīdzinājumam tuvākais sekotājs vācu aizsargs Uwe Krups no Sanda atpalika par veseliem 20 punktiem. Ozoliņa
Ozoliņa pievienošanās izlasei deva nepieciešamo jaudu un radošumu pie zilās līnijas. Čempionāta otrais mačs Latvijas valstsvienībai bija pret mūžīgi principiālo un spēcīgo Krievijas izlasi. Šī spēle nebija īpaša tikai ar klasisko politisko un nacionālo pieskārienu, bet arī ar to, ka daudzi Latvijas izlasē spēlējušie hokeisti iespējams jutās savulaik kaut kur līdz galam nenovērtēti, lai arī dažiem no viņiem bija jau pāri 30 gadiem. Gribējās pierādīt, ka meistarība ir un vienmēr ir bijusi, un pulveris vēl ir savs. Krieviem sastāvā bija arī vairāki NHL teicamnieki – Aleksejs Kovaļovs, Danils Markovs, Viktors Kozlovs, Aleksejs Morozovs un citi. Savukārt Beresņevam pretī stājās Rīgā visiem labi zināmais Vladimirs Jurzīnovs, kurš debijas čempionātā bija Latvijas izlases konsultants. Tātad latviešu hokeistus pazina labi. Ja neņem vērā pagalām neveiksmīgo pirmo periodu, pret Krievijas izlasi izdevās nodemonstrēt raksturu un noslēgt spēli ar visnotaļ cienīgu 5-7. Šis mačs palika atmiņā ar Alekseja Kovaļova hat-trick, taču arī mūsu līderi nepalika atbildi parādā. Oļegs Znaroks nodemonstrēja savu joprojām augsto klasi, tieši trešajā periodā izceļoties ar 3 rezultatīvām piespēlēm. Ar punktiem šajā vārtu birumā dalījās arī citi bijušie Rīgas Dinamo meistari – Kerčs, Beļļauskis, Vītoliņš un Sējējs. Pēc smagā sākuma sekoja izšķirošais mačs pret Kazahstānu, kurā izlasē bija nepieciešams parādīt savu patieso spēku. Pateicoties izcilam otrajam periodam, kas tika uzvarēts ar 5-0 un Sanda Ozoliņa debijas vārtiem pasaules čempionātos, Latvija svinēja pārliecinošu uzvaru ar 7-2. Tālāk mūs gaidīja principiāla cīņa par vietas saglabāšanu elites grupā un izvairīšanos no kvalifikācijas turnīra. Pretiniekos pagājušā gada pāri darītāji Itāļi. Spēle noslēdzās ar nešķirtu rezultātu 1-1. Arī šajā mačā savu vērtību apliecina komandas līderi Znaroks un Vītoliņš, pirmajam gūstot vārtus vairākumā. Runājot par Itālijas izlasi, picas gabals bija jādala uz pusēm. Arī 98. gadā gandrīz pusi komandas veidoja naturalizētie ziemeļamerikāņi. Šoreiz sastāvā bija 10 šādi spēlētāji, gadu iepriekš pat 12, kuru kopējā bagāža bija 138 spēles NHL un 266 mači AHL laukumos. 2 dienas vēlāk sekoja turnīra saldais ēdiens Lupatu Leiveros, tika saplosīti mūsu draugi vācieši. Graujoši 5-0, kur vārtu guvēju ailēs spoži iemirdzējās Nižvijs, Kerčs, Čudīnovs, Znaroks un Ciprus, bet ar to saldie ēdieni šajā turnīrā vēl nebeidzās. Par īstu gandarījumu kļuva mačs pret ASV valstsvienību. Amerikāņu ierindā bija 14 NHL hokeisti, nemaz neskaitot tādus jaunos talantus kā Marks Parišs, nākotnē Stanleya kausa ieguvējs Kris Drūrijs un Beits Batāglija, kuriem debija pasaules spēcīgākajā līgā, bija tikai dažu pakāpienu jautājums. ASV izlases kopējā pieredze bija satriecoša – 5582 spēles NHL un 1645 mači Amerikas hokeja līgā. Tomēr Latvija šo pieklājīgo sastāvu aizsūtīja uz pārspēlēm par palikšanu elitē. Uzvara pār amerikāņiem ļāva Latvijas izlasē 98. gada čempionātu noslēgt cienījamā 9. vietā pasaulē, nostiprinot savu autoritāti un prestižu hokeja lielvalstu sabiedrībā. Komandas rezultatīvāko spēlētāju trīnieks palika nemainīgs kopš debijas gada. Pirmais atkal bija Oļegs Znaroks ar 5 vārtiem un 3 piespēlēm. Otrais Harijs Vītoliņš 1+4, bet trešais Aleksandrs Kerčs, kurš 6 mačos sakrāja 4 punktus, 3+1. Pateicoties savai produktivitātei, Znaroks iespēja iekļūt visa čempionāta top 10, ieņemot 9. pozīciju rezultatīvāko sarakstā un augsto 6. pozīciju starp labākajiem vārtu guvējiem. Salīdzinājumam turnīra labāko trīnieku veidoja tādi grandi kā Peters Forsbergs, Mats Sandins un Raimo Helminens, katram bija pa 11 punktiem. Arī aizsardzības līnijā mums bija ar ko lepoties. Sandis Ozoliņš kļuva par top 15 rezultatīvāko aizsargu turnīrā un likumsakarīga labāko šajā rādītājā Latvijas izlasē. Taču vēl iespaidīgāks bija Ozo liederības koeficients. Viņa plus-mínus rādītājs bija 7. labākais starp visiem čempionāta aizsargiem, bet Čudīnovs 7. labākais vārtu guvējs starp aizsargiem čempionātā. Tikmēr vārtos Arturs Irbe stabili turējās starp 10 labākajiem vārtsargiem
aizsargiem pēc atvairīto metienu procentā. Jāpiemetina, ir arī metienu statistika. Visaktīvāk latvieši bombardēja pretinieku cietokšņus pret Kazahstānu un Vāciju - 41 un 40 metieni attiecīgi. Turpretī pēdējā mačā pret Ameriku mēs izdarījām vismazāk metienu visā turnīrā - tikai 12 raidījumus. Tomēr hokejā, kā zināms, galvenais ir rezultāts uz tablo, un šī efektivitāte bija lieliska. Oļegam Znarokam 98. gada čempionātā bija teicams metienu realizācijas procents - 38,46%, bet otrs labākais rādītājs komandā bija Aleksandram Ņiževijam ar 28,57%. Medaļu komplektu sadalīja 3 hokeja lielvalstis - zelts Zviedriem, sudrabs Somiem, savukārt bronza Čehiem. Labākais čempionāta vārdsargs Soms Āris Ulanders, aizsargs Františeks Kučera, bet uzbrucējs Peters Forsbergs.